Šonedēļ kopā ar Ergo pārdošanas un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāju Andu Savļenko soli pa solim iepazinām mūža pensijas darbības principus, priekšrocības un arī būtiskākās nianses. Un šodien noslēgsim mūsu sarunu, uzzinot, kā tad tiek aprēķināta mūža pensijas regulārā izmaksa. Labrīt, Anda! Labrīt! Kā tad tā tiek aprēķināta? Jā, aprēķināt tiek katrs cilvēks pats izvēlas to regularitāti, cik bieži vēlas saņemt, vai tas ir reizi mēnesī, reizi kvartālā, reizi pusgadā vai pat reizi gadā, jau tādu lielāku summu sakrājot kopā. To ir jānorāda, kad tiek formēta mūža apdrošināšanas polise, un pats apmērs ir atkarīgs no tā, cik katrs ir sakrājis otrā līmeņa pensijas kapitālu. Šo informāciju var noskaidrot Latvijā LV. Un tāpat aprēķināt jau tās iespējamās summas ļoti ērti ir Ergo mājaslapā www.ergo.lv. Un, protams, jebkurā brīdī varat sazināties ar mūsu kolēģiem, vai nu rakstot, vai zvanot, vai nākot uz Ergo ofisu. Jums tiks palīdzēts veikt šos te aprēķinus un sniegt arī individuālu konsultāciju, piemeklējot piemērotāko variantu tieši, kas jums ir vislabākais. Un, Anda, kādu padomu varbūt dotu cilvēkiem, kuri vēl tikai apsver iespēju izvēlēties tādu Ergo mūža pensiju? Manuprāt, vienmēr ir vērts paskatīties un salīdzināt dažas iespējas, apzināt visas savas iespējas, izvēlēties to, kas ir ērtākais. Un, ja ir grūti varbūt pašam tā izdomāt, pieņemt lēmumu, tad es ieteiktu arī iesaistīt savus radiniekus, bērnus, mazbērnus un droši aicināt viņus jums palīdzēt saprast, kā būtu labāk šo te uzkrāto kapitālu saņemt. Nu, paldies tev, Anda. Paldies Andai Savļenko par vērtīgo sarunu. Mēs ceram, ka šis 5 dienu cikls palīdzēja labāk izprast Ergo mūža pensiju un tās sniegtās iespējas. Un plašāku informāciju meklējiet vietnē ergo.lv vai sazinieties ar Ergo konsultantiem. Paldies, Anda. Paldies jums!